vēl nedaudz mazāk par pusotru minūti, ko spēlēt šajā skaidriskajā vairākumā. Tāls metiens, un Žabotinskis pats cenšas radīt ripu ārpus, neizdodas. Un Lobučovam metiens arī neizdodas, vēl viens metiens, Kokļina. Tas tiek bloķēts. Izdodas saglabāt ripu Kristam Apsītim, metiens un skaisti vārti. Mihāls Kokļins atklāja mača rezultātu. Jā, nu gan aktīvi šo skaidrisko vairākumu aizdīja Prizmas hokejisti, jau ilgāku laiku bija pretinieku zonā, tur nopietni apdraudēja Žabotinska vārdus. Vairākas reizes izdevās Monarhiem pretinieku metienus bloķēt, taču visbeidzot precīzi bija Mihāls Kokļins. Nu, un Kokļinam šis jau 9. vārtu gums šajā sezonā pēc Krista Apsīša piespēles. Laukumā iemetenā Kālis Kalvīts un Dāvis Straupa. Uzvar Prizmas hokejisti iemetenā, tur Fadejevs izdarīja metienu, tas gan tika bloķēts. Labi piespēle un gūst vārds Fadejevs 2-0. 2-0, skaista Dāvis Straupas piespēle. Jā, nu labi, tik tiešām labi ieties komandai Aleksandrs Fadejevs un jau pavisam drīz pēc skaidriskā vairākuma pēc mača rezultātu atklāšanas panāk Prizmas hokejisti 2-0. Nu, redzēsim, kā Monarhi atgūsies no šī vārdu deficīta, jo, nu, tik tiešām jau pēc pirmiem zaudētajiem vārtiem aktīvāk viņi kļuva. Nu, pašlaik spēlēts 13 minūtes un 4 sekundes. Eduards Ivanovs tālu piespēles priekšu. Nu jau Lipsbergs. Labi piespēle gar vārtiem un 1-2 izdodas atspēlēties. Izdodas panākt 1-2. Valentīns Feoktistovs gūst vārtus jau pašā otrās trešdaļas ievadā. Nu, būtībā pirmais uzbrukums otrajā trešdaļā. Skaisti piespēle gar vārtiem. Un precīzi ir Valentīns Feoktistovs, kuram jau 11. vārti šajā sezonā. Jā, nu spēlēts vien 32 sekundes. Jā, nu Grundmans ir viens no daudzajiem spēlētājiem Latvijas čempionātā, kurš vēl pagājušo sezonu aizdīja ārzemēs. Pēdējos gados viņš spēlēs gan Kazahstānā, gan Anglijā, gan arī Čehijā. Nu, taču tāpat kā vēl virkne tiešām labi hokejistu, kaut vai Aleksandrs Maciejevskis spēlē Latvijā, un pašlaik tieši pēc Maciejevska piespēles izdodas Prizmai atgūt 2 vārtu pārsvaru, panāk 3-1. Nu, redzam atkārtojumā epizodu, tur piespēle vārtu priekšā. Nu, un šķiet vārtus gūst Dāvis Straupe. Nu, un Straupem šis jau ir 8. vārtu gums šajā sezonā. Nu, un spriežot pēc tā, kā iepriekšējās minūtēs uzbrukumā darbojušies Monarhi, tad, nu, ļoti jāuzmanās ir Prizmas hokejistiem. Lipsbergs aiz vārtiem atspēlē atpakaļ Ripa Feoktistovam. Zilās līnijas Lukaševskis, Feoktistovs, vārtu priekšā tur Ivanovs. Un Ripa vārtu priekšā izdodas pielikt nuļu, veiksmīgi nospēlē Monarhis, realizē skaidrisko vairākumu. 2-3 rezultāts. Jā, nu vārtu priekšā tur labi nocīnījās Eduards Ivanovs, neļāva redzēt metienu uz akam. Nu un uzreiz pēc šīs epizodes pie atlakšās ripas tika Edgars Lipsbergs. Un raidīto vārtos viņam jau 17. vārtu gums šajā spēlē. Viņš ir otrs komandas rezultīvākais spēlētājs aiz Aleksandra Kerča. Jā, nu rezultīvu piespēli ieskaitīt arī Aleksandram Kerčam. Līdz ar to viņš gūs jau 43 punktus šajā sezonā. Nu, līdz ar to tuvojas Renāram Undelim, tuvojas līgas rezultīvākam spēlētājiem. Vēl viens labs uzbrukums, 3-3 rezultāts. Nu, šķiet tur pēc Turnot Joluškina atleca Rīpa. Un precīzi ir Vadims Romanovskis. Nu, kādu pusminūti bija nepieciešama, lai kopš iepriekšējā vārdu guvuma. Un nu jau rezultāts 3-3 izdevies ir Monarhiem atspēlēties. Un nu, tik tiešām pelnīti. Viņi ir guvuši šos 3 vārtus. Tornikam Apsītim nācās pagaidīt, kamēr īslido partneri no zonas. Tikmēr Grīnbergs pats izdara metienu un gūst vārtus. Nu, diezgan rūpju kļūdās šajā epizodē Dmitrijs Žabotinskis. Nu, panāk 4-3 Prizma, atgūst pārsvaru. Lūk, redzam šo epizodu atkārtojumā. Nu, nepiesakts acīm redzot bija tuvais vārtu stūris. Un izdodas Prizmai atgūties, izdodas panākt 4-3. Izdevās noturēt uzvaru, saspringt spēlē aiz muguras. Nu, kā raksturo šo cīņu? Sākumā bija baigi līdzīgā spēle. Iemetām,
2 gols tādus diezgan labi. Un kā pirmajā periodā viss bija kārtībā, otrajā baigi palaidās. Pirmajā maiņā uzreiz gols. Aizsargs nenostrādāja kārtīgi, bet pēc tam kaut kāds haoss pilnīgi sākās. Es nezinu, kas tur notika, bet galā normāli. Beigās labi nospēlējām, saprunājām pēc otrā perioda viens otru, un tad arī beigās viņam īsti varianti nebija īsti daudz. Kā 2 bija, bet vairāk nebija. Kas notika otrā trešdaļā? Jūs palaidāties, pretinieki pielika? Es nezinu, varbūt tas, ka pārāk ātri noticējām uzvarēja. It kā momenti radās ne no kā. Viņi visas divciņas mūsu zonā sāka uzvarēt, un pēc tam, es nezinu, varbūt bišķi ātrāk to timeout paņemt, jo es jau sākumā redzēju, ka kaut kas neiet, kaut kas visu laiku pie maniem vārtiem spēle, visu laiku divciņas zaudēts. Nezinu, bet labi, ka vismaz beigās arī uzvar, jo mums jārauj tā kā otrā vieta klāt, un tā kā tagad nākamā spēle, un tad jau redzēs, kā būs. Jā, nākamā spēle jums arī pret Monarkiem, šoreiz gan savā laukumā. Pie kā jāpiedomā, lai nākamā spēle tomēr būtu komfortablāka, nebūtu tik saspringta līdz mača beigām? Es domāju, ir jāpiedomā pie disciplīnas un pie tā, kā spēlē. Mēs iemetam ātri golus, bet ātri arī palaižamies. Es domāju, jāspēlē visu spēli kā aktīvi, viss tur tuvāk, jo mēs esam fiziski varbūt pat stiprāki, es varētu pat tā teikt. Kur izturīgāk, es nezinu, un varbūt arī vajadzētu ātrāk viņiem piespiest tās kļūdas, uz viņu kļūdām spēlēt, un viss būs kārtībā. Īsi vēl pirms spēles runājam arī ar Miļūnu, un prasījām, kurš stāvēs komandas vārtos, viņš atbildēja, ka vēl nav zināms, vēl pie tā tiek domāts. Vai tā ir tāda ierasta praksa jums? Tā dažreiz ir, jā, treneris pastāstās uz iesūdīšanos, kas stāv, un pēc tam viņš var izdomāt, kas stāv, jo mums tā arī tā vārdsarga likšana vārtos ir tikai pirms spēlēm pasaka, un tā kā nevar zināt, visu laiku jābūt gatavam, kas stāvēs, kas nestāvēs. Zaudējums tomēr ir 3-4. Kas pietrūka trešajā periodā, lai jau tomēr atspēlētos? Visdrīzāk jau, ka tie neiemestie momenti, ne tikai trešajā periodā, bet gan pirmajā pašā sākumā bija gan man momenti, gan čaļiem, un trešajā periodā vispār tīpaši pēdējās minūtes tur varēja redzēt spēlē, kad mēs tur nomētājām un gar tukšiem vārtiem un vienkārši neiegāja iekšā. Tad tas arī bija. Nepaveicās. Viss. Daudz gan arī iekritāt uz pretuzbrukiem, protams. Jo vairāk spēlējot pretinieku zonā, jo vairāk arī tur izdodas mocikam vai vēl kādam tikt uz saviem vārtiem. Saskatījušies olimpiādā, ātrs hokejs. Kļūdamies. Tā gadās. Ļoti atklāts hokejs. Abas komandas ir diezgan līdzīgas, tikai viņiem visu šo sezonu bišķi vairāk veicās, tāpēc arī viņi samet. Bet tas tāds citas hokejs mums pret viņiem. Pret Prizmu būtībā 5 zaudējumi 5 spēlēs. Sanāk, ka nākamo trešdienu nākamā spēle, nav taču neuzvaram viņi. Kas jāmaina? Vienreiz viņi ir jāuzvar. Nav jau tā, ka viņi katru reizi bija labāki. Viņi izmantoja mūsu kļūdas un visu. Hokejā uzvar tas, kas vairāk iemet un mazāk kļūdās.